atnācis uz Baltijas Pastorāla institūtu, lai iegūtu vairāk zināšanu. Bet šeit es arī saskāros ar to, ka tiek drusciņi citā virzienā arī mācīts. Par kultūru tiek daudz kas apgūts, tiek audzināts raksturs. Tās ir ļoti svarīgas lietas, kas man šķiet tagad ļoti svarīgi, nemazāk svarīgi par zināšanām. Ja tu gribi kalpot un tu gribi darīt kaut ko tā kārtīgi un nopietni, tad jāmācās ir, un to es arī nācu, un tāpēc es pieteicos uz mācībām, lai nāktu un mācītos, lai es gribēju kaut ko darīt. Par to, ko es esmu iegūst šeit, to nevar izstāstīt ne 3 minūtēs, ne varbūt tās pāris stundās. Es neesmu jaunu draugu dibinātājs, nejūtu sevi tādu aicinājumu. Es jūtu aicinājumu iet un kalpot kādā esošā draudzē un ceru, ka tas drīz notiks. Un tāpēc man tiešām ir svarīgi ne tikai zināšanas, bet arī raksturs, kultūra, lai varētu ar cilvēkiem pēc iespējas labāk sastrādāties. Un to visu es te iegūstu. Kā bijušais policists, es gribētu aizsniegt visus Latvijas policistus. Es gribētu kalpot viņiem un palīdzēt viņiem atrast Kristu, jo tas būtu kaut kas liederīgs, tās būtu izmainītas ģimenes. Ne tikai vienkārši tie darbinieki, kas tur ir, bet to baudītu gan sabiedrība, kas katru dienu, ja ik pa brīdim satiekās ar policistiem uz ielas, bet to baudītu arī tur, kur strādā šo policistu sievas, jeb sieviešu kā policistu vīri. Visa ģimene mainās, ne tikai šie cilvēki, bet mainās visa ģimene, un līdz ar to mainītos arī sabiedrība. Sabiedrība sāk uz policistiem skatīties mazliet savādāk. Jaunajiem studentiem, kas nāks šogad, es gribētu teikt, mācieties zināšanas, mācieties arī raksturu, mācieties visu, ko piedāvā BPI. Katra lieta būs svarīga un noderīga. Ja jūs esat kārtīgi vīri, es jūs izaicinu. Es jūs izaicinu nākt un mēģināt atdot savu dzīvi patiesi, ziedot no savas ģimenes, ziedot no finansiāliem darbiem, ko es arī strādājot, es jūs izaicinu. Nāciet. Un tad redzēsim, kāda ir jūsu ticība. Vai vienkārši jūs tikai sēžiet solos, vai jūs reāli kaut ko darat un gribat darīt. Vai tikai gribat saņemt, vai gribat kaut ko dot. Es jūtos ļoti priecīgs, ka es izdarīju šo izvēli un ka es atnācu uz Baltijas Pastorāla institūtu. Paldies visiem atbalstītājiem, paldies pasniedzējiem. Vienkārši paldies!